Māksla. Beidzot arī Latvijā patiesi tiek novērtēta laikmetīgā māksla, un tieši tāpēc jau 4. gadu pēc kārtas notiek visās mākslinieku aprindās ļoti augstu vērtētais konkurss Purvīša balva. Kurš šogad ir tas nominants, mēs uzzināsim jau tulīt. Šovakar mēs uzzināsim 4. Purvīša balvas ieguvēju. Kāpēc tas ir nozīmīgs? Tāpēc, ka patiesībā šeit, izstāžu zālē Arsenāls, būs iespēja redzēt tādu koncentrētu pārskatu pār pēdējo gadu periodu Latvijas laikmetīgajā mākslā un tās personības, es gribētu teikt, kas mākslas ekspertu prāta ir tās izcilākās bijušas pēdējo 2 gadu laikā. Un tāpēc es domāju, ka Purvīša balva ir nozīmīga ne tikai ar to, ka šovakar viens iegūs gana iespaidīgu naudas summu, kas ir 28 500 eiro, bet arī tālāk, ka tā ir izstāde, kas ļauj skatītājiem ļoti pārskatāmā veidā ieraudzīt to, kas, ja viņi gadījumā nav redzējuši, kas viņiem būtu bijis jāredz. Kā notika šī 8 pretendentu izvēlēšanās un cik tas ir varbūt grūti, viegli? Patiesībā tas ir ļoti sarežģīts un grūts process, kas ilgs 2 gadus. Strādā ekspertu komisija, 7 cilvēku sastāvā, tie visi ir Latvijas mākslas un kultūras ainā pazīstami profesionāļi. Reizes ceturksnī viņi satiek un izvirza savus nominantus. Katrs žūrijas loceklis katru mākslinieku raksturo, kā viņš viņu redz, ko viņš saskata, kur ir šī aktualitāte. Un pēc tam izsaka savu viedokli. Un tad, kad ir iziets tāds riņķis ar visiem māksliniekiem, tad tiek izdalīti balsošanas biļeteni un tiek ranžēts, kā katrs, kur mākslinieku vērtēja. Es neteiktu tā, ka man šoreiz bija kāds mākslinieks, par kur es tā stāvētu un kristu līdz pēdējam. Man diezgan daudzi likās ļoti labi, bet viņi bija tiešām vairāki, un līdz ar to man nebija viena izteikta favorīta. Katra sevis cienoša nācija mēģina sevi dokumentēt arī vizuālajā mākslā. Un tā ir tāda mūsu kopēja ar valsts muzeju apņemšanās dokumentēt kādu laiku šo te procesu. Tas arī viss. Tā ir. Man šķiet, tas ir tāds iekšējs nepieciešamības jautājums. Varbūt tas nedaudz stimulē vēlmi kādam māksliniekam saņemties un uztaisīt personāla izstādi, bet es neesmu tādu statistiku pārbaudījis. Bet tas, ka tas process tiek dokumentēts, tas ir viennozīmīgi, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Miķelis Fišers patiešām ir viens no maniem visīstākajiem favorītiem šajā 8-niekā. Un es uzskatu, ka tā ir tik tīra lieta, kas ir notikusi, ka viņš ir ieguvis šo balvu. Mūsu mākslas vide ir izturējusies ar ļoti lielu pašcieņu pati pret sevi. Mēs esam nominējuši ļoti dažādus māksliniekus šo 2 gadu laikā. Bet balvu ir ieguvis patiešām mūsu vides pieradnis, tā var teikt. Viņš te ir audzis, viņš no smeļās idejas no mūsu vides. Viņš ir sociāli atvērts un viņš turklāt māk to savienot ar skolu akadēmisko. Ļoti interesants mākslinieks. Šoreiz nosauksim viņu par ezotērisku konceptuālistu, jo patiešām tā ir abas šīs lietas, ezotēriskas tēmas, konceptuāla forma. Turklāt tāda konceptuāla forma, kas spēj iesaistīt, jau akumulēt dažādas profesionālas zināšanas no mākslas prasmēm. Es uzskatu, ka īstenībā cilvēki parasti reaģē uz Miķeļa Fišera saturu, uz šiem stāstiem, ko it kā var nolasīt. Bet es pirmām kārtām reaģēju uz formu, jo man tiešām fascinē tas, cik ārkārtīgi amizanti šie darbi izskatās, bet īstenībā cik arhitektoniski skaidri tie ir būvēti. Man vienmēr ir uzrunājis šī viņa vēlme nepārtraukti radoši attīstīties, meklēt kaut ko jaunu, kaut kādas jaunas izteiksmes formas, tai pašā laikā, protams, nemainīgi saglabājot šo
to, kas viņam ir raksturīgs. Viņš arī tā pašironijas deva un spēja arī tā kā paskatīties it kā tiešām atrauti no visas tās realitātes. Ja? Man šķiet, ka tas ir ļoti jauki. Tā bija izstāde medicīnas muzejā, netaisnība veltīta sazvērstības teorijām, kogriezuma sērija un 2 video. Video es taisīju pirmo reizi tā nopietni. Man parasti ir tā, ka man tā ideja nosaka to, kādā tehnikā es viņas izpildu. Un šī kogriezuma tehnika ir ļoti ierobežota un viņa prasa ļoti skaidru ideju. Tādēļ man likās ārkārtīgi pateicīgi, jo tur var parādīt tikai ļoti vienkāršas lietas,